Nes kur ir tas ceļš uz Čempionu līgas nākamo kārtu? Labi bet vai viņu atradīs RFS? Nebūtu slikti, ja mēs visi viņu atrastu šodien. Braucam tālāk, ir jāatrod. Kur ir tas ceļš, kas ved uz Čempionu līgas nākamo kārtu? Kur viņš ir? Kur ir tas ceļš? Labi, braucam meklēt tālāk. Draugi, laikam būšu atradījis īsto ceļu uz Čempionu līgas otro nākamo kārtu. Es ceru, ka RFS arī viņu atradīs šo te ceļu un viss būs okiņās. Tiešāk. Vīri, čau, ne jau taši kā jūs varu godāt, te būs baigi ilgi. Pastāstat, kāds noskanējums šodien ir pirms gaidāmās atbildīgās spēles. Uzvaroši. Lai mums ir tā uzvara kabatā un visā Čempionu līgā. Lai RFS atrod ceļu uz nākamo kārtu. Laba treniņa spēle būs nākamajai kārtai. Būs okiņās, jā? Pilnīgi šitā, jā? Jā, es esmu pārliecināts. Viņi varēja nebraukt, jā? Nu, labi, atbrauc, ekskursijas pēc. Vecerīgi paskatīties. Kādu Čempionu līgu grupu turnīrā mēs spēlēsim? Dzirdējāt! Kas tev pa jautājumu? Jā, nākamais. Bet tā ir okei, ka mēs tik ļoti sagaidām jau no RFS. Tas tā kā ir tā kā... Pagājušajā gadā uzstādīja latiņu. Tagad ir jātur, ne? Tagad ir jātur. Mēs ticam. Vai ne? Ok, kā tur Igauni ieskauties šodien, neies? Nu, ko tu tur ar bērniem? Bērnu fanklubs tur. Visiem bija mammas atļaujas līdzi rokās, tā kā, beidz, nē. Nu, skaidrs. Gaidām nākamo kārtu, tā kā... Iesim pa celiņiem. Nopietnākus onkuļus kaut kādus. To bērnu daudz. Skaidrs, super, Džek, paldies. Lai forši spēlē. Paldies. No seki, vīri, kā varis godāt? Mani Arturs sauc. Egils. Armāns. Ļoti patīkam vīri. Pastāstat, es redzu, ka jūs esat gatavi. Nē, jautājumi jau. Komanda ir gatava? Doma Niķis šodien. Niķis būs, jā? Ir tāda prognozīta, kad varētu to spēli tā slowly aizvadīt, jā? 1-1. Nu jā, gatavojas Malmai. Jā. Nu tā pa mierīgo, jā? Tur Igauni arī nav atbraukuši baigi. Igauni ir tāds miers uzreiz. Viņi zināja, kad šodien ir tā spēle, viss kārtībā? Nav tā, ka viņi tur kaut ko domāja, kad pēc nedēļas kaut kur, ne? Viņi jau pagašu nedēļu izbrauc. Nevar jau zināt. Nevar zināt, skaidrīt. Ok, un vispār tā, plānojums, ka vieglā tādā vajadzētu būt okiņās, jā? Jā. Mums RFS nav tā kā par augstu to latiņu uzstādījuši, ka mēs tagad visi nākam un gaidam no viņiem. Es pat nav dzirdējis nevienu tādu ideju, ka var zaudēt. Jā? Un tās ir viss bīstamākais. Vai ne? Tā var būt tā pārliecība var iegāst. Un nav pat cilvēkiem apkārt. Bet tur tā lieta, jā. Kad visi ir, es arī cik sanāk parunāta, visi ir, jā. Mēs jau esam tur nākamajā kārtā. Nav jau viņi tik švaktā, lai vēl Igauni. Arī tur spēlētāji visi ir labi līmeņi, drusiņi zemāks. RFS, bet klausies, Baltijā. Būs tagad Rīga un RFS tā kā vadošie klubi vai kā? Ir jau? Es domāju, ka viņš Žalgiris druski nokrities. Jā. Tas bija. Visi tie divi ir arī spēcīgāki. Pārliecinoši. Ok, kas no mums šodien, kas izcelsies? Tur tik daudz papildinājumu ir bijuši un... tas jaunais. Jā, viņš būs šodien? Es vienkārši neesmu redzējis sastāvu. Viņš pamatā ir, jā? Tas arī ir dīvains lēmums, es zinot Morozēju. Viņš parasti ļauj bišķīt... Jā, viņš tāds ļauj iejusties parasti, jā. Pirmā spēle tikko atbrauc. Un tik atbildīga, jā. Vajadzēja, un viņa ir rupalti. Redzēs? Redz kā, ja būs sūdi kaut kādi, tad pēc tam teiks, ko tu izdarīji, ja? Ja viss būs okiņās, malat. Nav jau tam vārdsardam arī, tas vārdsargs ir pēc to CV skatoties. Jā, viss jau ir okiņās, nebūs tā, ka gluži pirmo dienu, vai ne? Uz jumta uzkāpis. Tā jau kaut kāds pieredzītē dzīvē sakrājis. Skaidrīta, vīri, okei. Gaidam labu spēli. Jābūt mierīgam vakaram, bez stresiņa, jātiek tālāk. Es ceru, ka Igauni atbrauks kaut kādi, būs kaut kādas emocijas, tur viņiem varbūt tur jau. Bijāt izbraukumā, nebijāt? Jā, bijām. Kā tur bija? Stāstat. Bija labi. Bija labi, ko tur pēc spēles?
Man bērns spēles viņi tur sāk darīt. Jā? Rotaļas kaut kādas. Rotaļāties gribēja. Jā. Kā tas ir? Kāds rotaļs? Jā, tur mantiņu atņēma. Apvainojušies kaut ko. 3 punktus atņēma, jā. Skaidrs. Nu, okei, labi, vīri. Tad paldies par interviju. Gaidām spēli. Super. Paldies, Džek. Paldies. Paldies, Džek. Добрый день, как могу обращаться к вам? Андрес. Меня Артур зовут, очень приятно. Ну расскажите в 2 словах про игру, что ожидаем, какие эмоции перед игрой. Как что мы ожидаем? Мы же выиграем, что здесь ожидать? В принципе, ребята, что выходит, что не выходит, да, могли не выходить. Расскажите, кого можем из Ливадии выделить, расскажите нам. Кого можем выделить? Да, кто такие? Всех. Ребята хорошие, да? Особенно Айнцел. Да. Какой номер у него? Я даже не помню. Да. Сейчас ребята покажут. Да. Окей, как первая игра прошла? Были, не были? Были, да? Были, конечно. И как что, хорошо играли. Нормально, но... Нам, конечно, сделали плохо, дали пенальти, они забили. Но это, конечно, пенальти такой. Натянутый был, да? Ну, мягкий. Окей. Ну, слушай, как тебе вообще в Риге? Да, слушай, неожиданно с проблемами все-таки все прошли. Все в порядке, да? Все окей. Билеты потерялись, но нашлись, так что, нормальная система. Все попали? Да, все попали, да. Ну, супер. Флагов не пустили. Не пустили? Нет, почему? Потому что деревянные эти... палки, да? Вот, могли бы пустить. Мы их пустили. Ясно. Но я не знаю, были у них деревянные или нет. Возьмем на заметку. Окей, супер. Какой результат будет в конце? Как закончится? 2-0 как минимум. 2-0, да? Спокойно будет, да? Окей, ясно. Ну ладно, спасибо за интервью и успехов пожелаю. Да? Счастливо. Спасибо, счастливо. Sveiki, vīri! Kā varu izgodāt? Mani sauc Artūrs. Man sauc Kaspars. Ļoti patīkami. Vīri, pastāstiet, ko mēs šodien šeit darām? Mēs ceram, ka iesim tālāk. Jāvinē Igauni un ceram, ka vinēsim, un tad jau būs... Uz nākamo raundu dodamies, jā? Cik nopietni pretinieki šodien pretī? Tas 1-0 izbraukumā... Es domāju, ka viņus nedrīkst par zemu novērtēt. Jā, ka tomēr arī iepriekšējā mačā 0-1. Cik skatītāji tā runā, kad apmēram jau esam tur, jau tā kā viss ir kārtībā, zin kā, bet... Cik nopietni tur? Latvijas sports vienmēr liek būt uzmanīgiem. Jābūt gataviem, jā? Jebkuram iznākumam, jā? Skaidrīt, ok, kuru šodien izcelsim no mūsējiem? Būs kāds jūsu favorīts šodien? Nu, kā vienmēr Ikaunieks, jā. No Jāņa gaidam, jā, šodien? Jā. Ok, no jaunajiem kādam varbūt kaut ko, nezinu, jaunais Vārtsargs šodien būs? Daudz viņus grūti atcerēt. Jā, jaunais Vārtsargs šodien būs, jā, varbūt no viņa? Jā. Arī gaidam. Un doā vietā, teiksim tā. Bet viņš bija labs, ne? Jā. Skaidri, labi vīri, dodamies, mēs tur palaikam, jā, visas, jo tur jau spēle tūlīt sāksies, jā. Draugi, kamēr es te staigāju, jau iesita vārtus un jau viņus atcēla. Tāpēc viss kārtībā, neko neesmu nokavējis, visi rokiņās. Tā, vīri, kā varu izgodāt? Mani sauc Artūrs. Sandis. Igors. Ļoti patīkami vīri, kā jums pirmais puslaiks, kas patika, kas nepatika, kas varbūt kritācijas baigi? Pagaidām, man liekas, mēs baigi bumbojam, nespēlējam savu spēli. Bija pirmie vārti, bet laikam bija aizmuguri, tā kā nedaudz nesagāja. Bet pēc tam kaut kā intensīvāk prasies, varbūt ne? Kaut ko, jā? Jā. Intensīvāk varbūt. Kaut ko vajag bišķiņ pamainīt. Man liekas, treneris iedos ģērbtuvēs īstos vārdus. Īstos vārdos atradīs. Spēle aizies, kā saka. Skaidrs, ok, kā tur aizsardzībā mums nav tā, ka šī te trauma Prengam tā kā jāsāk uztraukties, kā jums šķiet, vai Stuglis spēs? Es domāju, ka ieies spēlē. Nē, viņš jau noteikti ieies. Viņam pieredze ir tā kā... Būs okiņās, jā? Ar pieredzīti paņems, jā? Iesildīsies to un reskur, kā saka, būs jau. Jā. Bet prasās, ne, kad no RFS bišķīt kaut kādu labāku, tur, man liekas, centrs arī tāds bišķīt kā patukšs. Prasās, jā. Es domāju, ka puši arī var. Es redzēju, ka gatavo maiņas, tā kā es domāju, ka iznāks vēl atslēgas spēlētāji, kas uzlabos kaut ko. To tā puslaikā iztīši, tad jau
jau, kā saka, Levādijā atklāsies un tad jau aizies. Jā, jo viņam jāiet uz priekšu otrajā puslaikā, viņiem nav variantu, tāpēc, Nu, jā, viņi jau iedzinās, viņiem nav ko zaudēt palēm arī. Pakaļ jāplēš, vai ne? Viņiem vajadzētu būt, atvērtākam futbolam. Otrais būs interesantāks. Cerams, golus vajag, jā. Vajag. Ok, ne tikai no aizmuguras, jā. Эмоcijām, Ok, супер, молодец, вас, Игорь. Молодец. Девчонки, привет. Как вам первый тайм? Расскажите. Там, по-моему, чуть гол не забили. Все супер, мне нравится. Очень интересные, очень классные фанаты. Атмосфера супер топ вообще. Футбол быстрый, конечно, жаль, что очень много травм. Ага, да, пренга, да, и вообще так. Жалко. А так, все супер, нам нравится. Ясно, окей. Что, может быть, не хватает РФС, чтобы как-то, ну, может быть, сложился первый тайм уже так поувереннее? Потому что, мне кажется, чуть-чуть вроде как-то они могут добавить, мне кажется, нет? Я думаю, что немножко надо хладнокровия добавить такого и холодной головы. Я больше не знаю, что сказать. Окей, кого хотели бы выделить, не знаю, девчонки? Ну, кто такой сегодня, кто... Как Стуглый сейчас вышел? Ничего? Последнего сыграет защитника? Ничего? Нормально будет? Нормально. Но я бы, наверное, выделила вратаря Марич. Да, ну у него первая игра, да. Да, с дебютом. Мне понравился его сейф, очень классно. Да, надежно так, окей. Ладно. Kā var teikt godāt? Mani Arturs sauc, ļoti patīkami, Matīs, jā, ļoti patīkami. Klau, nu kā, to pirmais puslaiks? Ir ko pastāstīt, ko pateikt, ko ieteikt varbūt puišiem, nezinu? Nē, nu to, ko es redzēju, pirmais bija ātri, beigās izrādās draugam uzrakstīju, viņš teica 20 sekundes pirms vārtiem bija aizmuguri. Jā. Bija aizmuguri, tas bišķiņ tā kā Džeki nosēdās, bet it kā spieda RFS, un tad pēc tā smagi trauma, man liekas, tur viņš visticamāk, es nezinu, bet man liekas, atslēdz kauls. Tā izskatījās, jā. Smagi trauma, un pēc tās baigi nosēdās. Man nepatika, kā spēlē, bija ļoti liela šķirba starp aizsardzību un uzbrucējiem, nebija viduzonā neviena. Un Levedija, es teiktu, godīgi viņi pārņēma bišķiņā un sākās bīstam momenti. Tā kā es ceru, ka uz otro puslaiku saņemsies RFS, jo nu šitā spēlē tā baigā robeža 1-0, 1-1 un pendels. Jā, tas ir vissliktākais, kas var notikt. Līdz ar to es domāju, ka mēs spēlēsim uz pretuzbrukumiem. Es domāju, ka treneris tādu uzdevumu dos. Un cerams, ka viņi iekritīs uz to. Viņiem būs jāiet uz priekšu. Viņiem ir jāiet uz priekšu, Viņiem būs jāiet, viņi nekur neliekās. Vienīgais jautājums, cik kvalitatīvs būs tās asās piespēles uz tiem pretuzbrukumiem. Ja būs kvalitatīvi, tad mēs, es domāju, iestīsim, ja nē, nu tad visādi var būt. Tas ir arī Savalnieks, jā, Ikaunieks, jā. Viņš ļoti patika, es godīgi daudz par RFS to sastāvu nezinu, bet 8. numurs ļoti aktīvs. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, es tādu darbu izdarījis, kā viņš, man liekas, kosmos. Tā skatoties no malas, es kā neprofesionāls, liekas kosmos. Ikaunieks bija bišķiņ, liekas, Bračka labs, tas jaunē, viņš nesen pievienojās, vai ne? Jā, pavisam nesen, jā. Jā, un viņš ļoti forši man patīk, viņš aktīvs, un otram Bračkam bišķi jāpieliek vecākā brāļa, kā saka, pēdās. Gribējās redzēt viņu vairāk, viņam daudz tādas kļūdiņas, ko es nesaprašanās. Bet tā pārējais nezinu, nu, asāk tie pretuzbrukumi būs jātais, jo, nu, es neteiktu, ka mēs esam šobrīd tādā, nu, kad mēs tur varam. Vai ne, jo pirms spēles, man liekas, tas emocijas bija tādas bravūrīgākas tagad. Tūlīt mēs parādīsim. Man bija sajūta, ka mēs atnāksim, zin kā, pie viņiem, ok, viņi mājās, mēs izbraukumā, nu, skaidrs 50-50 spēle, bet, nu, man liekas, ka mēs pārliecinošāk, ka mēs būs daudz vairāk sītieni kā viņiem, bet, nu, beigās tā... Bet pagaidām tā ir, kā ir, tāpēc nav jābūt uzmanīgi. Bet, nu, īstenībā es negaidīju, ka Levedija, viņi nav nemaz tik slikta komanda, nevēlt viņi čempioni Igaunijas, tā kā Igaunijas čempionāts nemaz es gaidīju, ka viņš ir bišķi vājāks, tomēr, nu, kādu pusklasi zamāk. Plus, zin kā, RFS mums tā kā bišķīt pēc šīs te Eirokausas sezonas, viņi mums tā kā iedrošināja, kad ir jāprasa no viņiem, vai ne? Tā kā es nezinu, šogad, kā, nu, RFS šogad pagaidām neizskatās tā, ka, nu, wow, nu, kad vajadzētu būt tam jaudīgi. Jo pagājušajā, man liekas, ja es biju uz pārstām spēlēm, bija jaudīgāks, tas, nu, vismaz tā sajūta. Liekas tāds pretinieks, tā kā mūsu līmeņi pat bišķi zemāks, bet tā spēle, nu, nevedās. Tie sitieni nav. Ja zinu, vēl būtu daudz sitieni teikt, nu, vārds... Ka būtu tie momenti bijuši, labi, divi momenti. Ikauniekam bija labi moments norāvās, ja man likās, ka viņš sītā pa augšu norāvās uz leju. Un, nu, tas iesastais gols, nu, jā, neveiksmīgi jāizmūt. Tā kā tā, jā, nu, interesanti. Gaidam un ceram uz labāko. Pirmā reize RFS stadionā, interesanti. Super, es ceru, ka uz uzvaru. Jā, super, paldies. Paldies. Nu jā, paldies. Čau, mani Arturs sauc, kā var tevi godāt? Pārlis.
Kārli, ļoti patīkami. Kārli, pastāsti, kā no iekšienes, no fanu sektora šī spēle izskatās. Jo, pateikšu godīgi, es sēžu otrajā pusē, un man šodien, man liekas, vai nu pirmā tā reize ir, kad visa šī tribīna izskatās gandrīz vai 100% pilna. Uz ļoti daudzām spēlēm, pat uz Eirokausiem, bija tā, kad ir sold-outs, bet tur ir tukšs, ļoti daudz tukšs. Pārdots divreiz vairāk biļetes nekā ietilpības sektorā. Tad tā ir tā atbilde, jā. Tāpēc vienkārši viss smucāja. Jā, visi sanākuši, jā. Spēle ir ļoti līdzīga kā pagājušo spēli. Arī Tallinā bija emocijas. Mums šobrīd ir tā vadība un savādāk tas emocijas bija neieskaitīts vārdi. Pirmajā spēlē bija vairāk tāds nervozitāte. Šobrīd es ceru, ka izlaidīs to ātros spēlētājus uz mājiņu un viņi nokārtos līdz galā visu. Ja prasās kaut kādas korekcijas ieviest Morozam, jā. Ok, gribētos arī pateikt komplimentus jums, jo man liekas, tas sektors izskatās tiešām tāds foršs. Un man sen nebija bijis tāds neliels lepnums par futbola atbalstītāju mūsējiem. Un šoreiz es pilnīgi noteikti to gribētu pateikt, kad jūsu sektors izskatās forši, viņš tāds skaļš, viņš ir foršs un kopā vienādās krāsās tiešām izskatās nice. Futbols aug. Tā kā tā. Super, paldies jums, vīri. Jā, un arī jūsu palīdzību tas notiek. Tā kā tā. Super, paldies, Džeki. Paldies, lai veicās. Paldies. Tā, čau, kā var tevi godāt, mani Arturs sauc. Arturs, man sauc Jānis. Ļoti patīkami, Jāni. Jā, ļoti patīkami, Jāni. Pastāsti, kā tev šī cīņa? Kā izskatījās Igauni, kā mūsējie, ko pateiksi? Igauni izstījās ar 2 sekundu nobīdi bišķiņu, vai ne? Kā vienmēr bišķi lanāk. Bet labi, ka viņi atbrauca. Jā, vismaz laika atbrauc, jā. Bet spēle arī bija gaidām. Šāda veida spēle arī bija gaidām. Ņemot vērā iepriekšējā spēle. Bet prieks ar mūsējiem. Būtu gribējis varbūt bišķiņu vairāk gols, vai ne? Bet lai čeks iziet un tādas lietas. Jā, viss labi, jā. To nesagnējam, jā, šeit izdzēs, jā, bet vispār kopumā, tā kā, kopumā labi, jā. Nē, kopumā ir ok. Atmosfēra RFS jau kāda atmosfēra taisa, vai ne? Bet viss kruta bija. Jā, viss kruta, jā. Čeks neizgāja, tas nebija kruta. Jā, bet to griez ārā, kā es teicu, to griez ārā. Skaidrs, ok, labi. Kā pārējiem taviem džekiem, kā patika? Džeki, kā jums? Džeki, kā jums? Džeki, kā jums? Pastāstat. Nav, bez kā. Pastāstat, Džeki, kā jums? Iedodat kaut kādu feelingu, pastāstat. Davai, uzmed backflip. Samāk uzmed backflip. Kā spīd, davai. RFS viss kārtībā, jā. Es jau biju gaidām uzvaru. Bet vienu brīdi nebija tā kā mīzīgi, kad tūlīt viss aizies pa dirsu, ne? Es domāju, ka nē. Viņam atčeks neizgāja, bet to griez ārā. To nedrīkst. Bet nekas nākamajā pretinieki Malmu, lai viņi brauc uz Zviedriju un kapājās. Ir varianti vai? Es domāju, ka ir varianti. Pēc pagājušās sezonas tur ir visādi varianti varbūt. Nav varianti, kur atkal nav varianti. Nē, Ajax vinnēja, šitos nevar, knapi. Vismaz nākamajā reiz varbūt čeks izies, ne? Jā, referents vienmēr, ka Ajax ir vinnēts, jo principā viss var vinnēt. Ir atskaits punkts. Jā. Skaidrīt, ok, labi, paldies jums vīri un tiekamies nākamais spēlēs. Super, paldies, davai, turnās, paldies vīri, paldies. Sveiki vīri, kā varu jūs godāt, kā jūs sauc? Jānis. Jā, ļoti patīkam vīri. Kā jums spēle? Pastāst kaut ko 2 vārdos, kas patika, kas nepatika varbūt? Patika, mēs uzvarējām. Uzvar vienmēr ir patīkama, ne? Un kad vēl goliņš ir kāds skaists ļoti labi. Puiši cīnījās, spraigi. Beigās jau, protams, bija spiediens no viņiem, bet, mēs to izturējām. Soļasim tālāk tagad. Vai ne, Malmo, jā? Tur visdrīzāk, kad laikam sanāk, jā? Ko sagaidām, ko nesagaidām, kā ir cīņa, ir šanci, nav aizsarsimies, noteikti aizsarsimies aiz viņiem. Vai ne? Ko no mūsiem gribētos izcelt šodien varbūt? Šodien, kurš tev patīk ļoti?
Es domāju, ka Ikonieks, kā vienmēr, top spēlētājs. Bija līmenī, jā, vispār nekritā. Kas Tuglis izgāja šodien? Viņam bija smags Bija uzdevums. sarežģīti. Bija sarežģīti, jā. Iekšā tā negaidīt, un, protams, viņš izdarīja visu, ko vien varēja. Kā jaunpienācēji, kā jums izskaties, kā vārdsargs? Vārdsargs ļoti labi. Kurš tur bija uzbrucējs viens jaunais? Nebija tas? Nē, vārdsargs ļoti topā nospēlēja. Līmenī bija, jā. Ok, super, gaidam nākamos, un tad tiekamies tepatās. Paldies, Paldies, Tīri. Jāni, no 1 līdz 10, cik smaga spēle bija? 8. Nu, nākat vīri ciešāk, nākat stāstat pirmkārt, kā jūs godāt, un ko teiks par spēli? Aivis. Artūrs. Ļoti patīkam vīri. Izcili, kur vēl labāk, pie visu šitā, kā viņi tur mūs apvainoja, visas traumas un viss, un nolikām pie vietas. Viss jau ir tā, kā paredzēja, ka būs ļoti smagas spēles, un tā arī bija. Jā, bet tiešām bija ļoti smagi. Tikai žēl, tā traumatiski mazliet. Vai ne? Beigās sanāca. Kā tur ar Stugla aizsardzībā? Kā būs viss kārtībā turpmāk? Izskatījās jau, ka baigi nemaz nekrit ārā. Mēs jau teicām jau, mēs. Piesardzīgi, jau caurumiņš. Jāpieskata. Bet bija labi. Bija jokiņās, jā? Skaidrs, ok, labi. Ko vēl varētu pateikt par spēli vispār, kā jums likās? Bet tiešām bija tā diezgan tā, ar ko man sanāca parunāt pirms spēles. Visi teica, ka mēs tūlīt, tur pirmā spēle 1-0. Ok, varbūt ne gluži tā, kā es saku tagad, ja? Ne gluži varbūt tik pārspīlēti, bet bija droši cilvēki, ja? Bet bija sarežģīti. Bija ļoti Nē, bet kādām 15-20 minūtēm pirmajām jau bija pārsvars baigais. Nē, viss bija jokiņās, bet mūsējiem man likās, ka tos vārdus ieskaitīja, ne? Jā. Tur bija tā roka. Viņi baigi nosēdās un sevišķi nāca pirmais puslaika beigas, tad redzēja, ka pilnīgi gaida to pārtraukumu, ka tik ātrāk varēs atpūsties. Jā, bija smagi īstenībā. Es negaidīju, godīgi, ka būs. Es arī godīgi sakot negaidīju, ka būs tik smagi. Es biju gaidījis, kad būs vienkārši. 2-0, es domāju, šodien būs, bet kopā ir 2-0. Kopā ir 2-0. Gluži nesam apdrusušies, jā? Ja godīgi, labi spēlēt. Bet labi spēlē, jāpasaka, ka tādā ziņā, ka jāatzīst, ka pretinieks bija labs. Ok, labi, ko mēs zinām par nākamajiem? Kaut ko varam pateikt, cik ļoti mums tur grūti ies vai neies? Kas mums ir tā Malmē, ja? Tā pilsētā runā, ka visdrīzāk, jā. Cik ir dzirdēts, tas ir vēl klasa augstāks pretinieks. Būs tā kā Bodo Glimt vai? Tik traki, es domāju, ka nebūs, bet Bodo Glimt pagājušajā sezonā bija ļoti labi, jā. Bija ļoti labi. Tāpēc mēs tur trāpījāmies ne tajā laikā, ne tajā vietā laikam. Es domāju, tik traki nebūs, bet es teikšu, ka man liekas, ka pat varbūt bišķi vieglāk būs nekā ar Igauniem, jo es saku, kaut kā Igauni pārsteidzoši kaut kā. Jā. Sīksti, jā. Nebija gatavi varbūt vai kā, uz to Malmi, man liekas, jau tas nosaukums jau bišķiņ jau liks jau... Iedos tādu feelingu attiecīgu, jā, tādu? Es tā domāju. Ok, super, gaidīsim, tad tiekamies tepatās un protams, pie pārpildītām tribīnēm. Pa 10 € Malmi jau mūs nevedīs. Šoreiz laikam nē, tur visdrīzāk pa 15 laikam. Visdrīzāk pa 15, jā. Skaidrīgi, super. Paldies, Nelsmīri. Paldies, Džeki. Paldies. Eli, pāris vārdus par spēli. Kā jums liekas, kā izvērtās, kas patika, kas nepatika, varbūt kas sanāca, kas nesanāca komandai šajā divcīņā? Patika rezultāts. 1-0, galvenais bija uzvarēt. Nepatīk, kad izlaidām vairākus momentus. Viņam bija tur štangas, bija viņiem momenti, kuros viņi varēja iesist. Varēja arī viņiem paveikties drusciņu vairāk un visādāk citādāk varēja beigties tā spēle. Bet dienas beigās labi, ka uzvarējām. Labi, ka iestām, labi, ka mājās skatītājiem sagādājām labas emocijas. Iestām tad 2 vārds, 1 neieskaitīja. Es domāju, tas pats galvenais, tas vairāk patika. Ar to, kas tur vēl vairāk nepatīk, kaut kāds kļūdas vai kaut ko to pēc tam analizēsim. Pie tā var strādāt, jā. Cik grūti bija iet šādā spēlē pēc traumas partnera, jā, un iet tādā, sarežģītā, būsim godīgi spēlē, un cik grūti bija atrast sevi? Noteikti palīdzēja tā 11 gadu pieredze futbolā nedaudz. Bet bija grūti, pirmās pāris minūtes tieši fiziski bija grūti.
paelpot, drusku izelpoties, drusku iesvīst. Bet pēc tam jau aizgāja 5, 6, 7 minūtes, kaut kur bija pagrūtāk paskriet. Drusku aizelsot, bet pēc tam jau viegā spēlē nebija tik traki. Bija ritmā jau? Jā, man likās būs grūtāk. Es iegāju, man likās, tagad pirmo taimu mēs mocīsimies. Es tieši es un manas iekšas. Bet beigās bija ok. Skaidrs kaut ko par nākamajiem pretiniekiem, jo ir skatīts, nav skatīts, kā vispār ir. Es tik zinu, ka viņi tabulā nav pirmie. To es zinu, kaut kas teica, bet es pats neskatījos. Kaut kāda spēle bija skatījies, kaut kur sekojis līdzi, bet es personīgi un komanda tieši, treneri vispār neko nav teikuši par viņiem. Es neko nezinu, kā viņi spēlē, ar ko viņi tur spēlē. Pilnīgi nav nejausmas. Visu cieņu viņiem, bet neskatījies. Super, ok, labi, paldies liels un novēlēšu veiksmi. Paldies. Super, paldies. Nu, ko, mans draugs, paldies liels, kad esi ticis tik tālu šajā video. Esmu paņēmis sev arī nelielas vēlās vakariņas. Paldies liels komandām. Paldies liels RFS par šo te uzvaru, kas nāca ļoti grūti, smagi un caur daudzām traumām, godīgi sakot, jāatzīst. Žēl, ka Prenga izkrita un es uztraucos par RFS aizsardzību. Es tiešām uztraucos par to, vai tiešām nākamais kārtās sanāks viss tā, kā gribētos. Cerēsim, ka viss būs kārtībā, novēlēsim veselību visiem spēlētājiem, kas traumējās šajā spēlē, tāpēc es ceru, ka tiešām viss būs okiņās. Paldies liels komandām, paldies liels RFS faniem, gribētos uzteikt viņu paliek, man liekas, arvien vairāk, gan izbraukumos, gan arī tepat mājās. Viņu paliek vairāk, un viņu sektors izskatās kuplāks, skaistāks, skaļāks un tāds tiešām, forši. Man patīk, kā viņi izskatās. Jā, draugi, gribētos pateikt, laikam, arī to, ka nākamie pretinieki, cik es saprotu, ja es pareizi saprotu, tie ir Malmo, laikam, jā. Un, varbūt tas gluži nebūs tas pats, kas pagājušā gada Bodo Glimt, jo Bodo Glimt pagājušā gada, man liekas, ka bija ļoti labs. Viņi gan turpmāk arī parādīja to arī tālāk Eiropas līgā, bet man liekas, ka ar Malmo, ja ne gluži ir cerības, tad varbūt ne tik gluži kruti viņi būs kā pagājušā gada Bodo Glimt. Man liekas, ka Bodo Glimt bija tiešām ļoti labi pagājušajā gadā. Cerams, ka RFS izdosies parādīt savu labāko spēli pret viņiem, un es ceru, ka viņi atnāks, spēle ir ļoti tuvu, pavisam drīz, tāpēc ir jāuzelpo, jāizpēta, jāizanalizē viss, kļūdas, kas bija, un jādodās tālāk. Esmu pārliecināts, ka treneru korpus izdarīs pareizās izvēles un visu pastāstīs spēlētājiem, kas kā bija jādara un kas kā būs jādara, izanalizējot pretiniekus, un viss būs kārtībā nākamajā spēlē, un viņi būs gatavi uz visiem 100%. Kaut kā tā. Tālūk, paldies jums, ka noskatījāties foršiem šo dienu, vakaru, rītu, parakstieties uz šo te channelu. Čau! Tā. Labu apetīti arī man. Čau! Tā, tiekamies spēlēs. Viņš ir puisis, kuru visi zin, vienkārši atpūš katru dienu spīd.